Jā, un šeit notiek ikgadējās pirmsdzinēju medību treniņu sacensības, kur mednieki pārbauda savas prasmes šaušanā pa skrejošu alni un meža cūku. Tas jau mums ir tāds gadskārtējs, un šogad pirmo gadu mums bija sadarbība ar Infirei. Bija prezentācija šiem visiem sacensību dalībniekiem, bija arī iespēja klātienē, gan gaismā, gan tumsā apskatīties šīs visas iekārtas. Sanāca arī pašam mazliet apskatīties dabā, dažādos laikapstākļos par šīm dienām, kā kur ierīces strādā. Ir iekārtas, protams, jāsaprot, kurā kategorijā mēs startējam un kāda veida iekārta tā ir. Bet katrā ziņā ir vērts apskatīties, ir vērts painteresēties. Man pašam arī šīs bija salīdzinoši pēdējā gadā jauns produkts, pirms tam es lietoju citu veidu produktus. Un es teiktu, ka jā, katrā ziņā es domāju, konkurence ir sāsinājusies, ir divi līdzvērtīgi produkti. Nereklamēšu nevienu, ne otru varbūt, lai es varbūt neitrālāks būtu, bet ir kaut kādas iekārtas, kur ir vērts paskatīties, kuras ir vienās lietā labākas, citas sliktākas, bet pašam man patikās. Varēja paskatīties arī, saucamo termālo kameru, kad var arī briedim ragus ļoti labi redzēt, līdzīgi kā ar naktsoptiku. Protams, ka tas ir tikai paskatīt.